Sveicināti raidījumā 5. novads. Šoreiz atgriezīsimies pie tēmas par latvisko izglītību diasporā. Sarunāsimies ar folkloristi Inesi Krūmiņu, kuras dzimtas pieredzē ir gan vecā, gan jaunā emigrācija. Un ielūkosimies tikko atvērtajā Īrijā vienīgajā inline hokeja hallē. Tas viss raidījumā 5. novads. Dzīvojot ārzemēs, vajag dienu pārliecinamies, cik ātri mūsu bērni asimilējas. Diemžēl bieži vien angļu valoda tiek lietota ne tikai skolā un sabiedrībā, bet arī mājās. Tomēr, pateicoties vecāku pūlēm un daudzviet pieejamām nedēļas nogales skoliņām, ir iespējams bērnos saglabāt latvisko identitāti. Lielu darbu latviskās izglītības veicināšanā ir ieguldījis Eiropas Latviešu apvienības izglītības referents Māris Pūlis, kurš pats ir dzimis un mūžu nodzīvojis Anglijā, bet tagad ir aktīvs latviešu kopienas pārstāvis. Es pats biju skolas direktors Anglijā ilgu laiku, un tāpēc tam, kad es paliku par konsultantu, es iesāku domāt, ko es varētu veltīt Latvijai. Un es sāku mazliet darboties ar direktoriem Latvijā, apmācīt metodiku, leadership, un tad tūlīt arī iesākās tā doma, ko mēs darām šeit tagad diasporā pa mūsu skoliņām, kur ir tā jēga, kur ir tā vizija. Un tā lēnām mani tā kā gribās savilkt tās skoliņas kopā. Māris, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām un Latvijas amatpersonām, meklē to zelta vidusceļu, kas atbilstu diasporas izglītības vajadzībām. Ko mums ir jāsāk domāt, ir tieši, kur ir tā jēga, kas ir mūsu jēga tām skoliņām. Vai tas ir tagad sagatavot cilvēks uz reemigrāciju, vai tas ir tikai saturēt tikai latvietību diasporā, un tad jautājums ir, kāpēc mums ir jāsatur latvietību diasporā. Un atkal, par ko es tiešām ticu, saka, ja, teiksim, Latvija pieņem, ka visu latviešu diaspora pieder Latvijai, tad tomēr Latvijas valdībai arī jāatbalsta, ko mēs darām diasporā, daudz vairāk nekā, kas notiekās. Latviešu valodas saglabāšana lielākoties gulstas uz vecāku un skoliņu skolotāju pleciem, tomēr to ir grūti paveikt bez valsts atbalsta. Šādam viedoklim piekrīt arī Māris. Viņam ir ļoti grūtā politiskā lieta, es domāju, jo viņi tā kā redz diasporu, kad, vai diasporas, teiksim, maksā nodokļus Latvijai. Es teiktu, ka no vienas puses diasporas maksā ļoti daudz atpakaļ, jo viņi jau sūtā 350 miljonu eiro katru gadu atpakaļ uz Latviju. Arī Latvijas valdībai nav jāmaksā, lai izglītotos bērns, kas ir diasporā. Viņiem arī nav jāmaksā nekāds sociālos pabalsts. Viņi ietaupa vismaz 500 miljonu eiro, es teiktu, pa gadu uz diasporu. Un tāpēc viņam arī vajadzētu tagad palīdzēt diasporam izveidoties, lai diasporas jūtās, kad viņi pieder Latvijai. Savu ārtavu latvietības saglabāšanai trimdā joprojām dod arī Pasaules brīvo latviešu apvienība. Šobrīd īpašu uzmanību pievēršot tālmācības programmai, kas būtu piemērota diasporas bērniem. Kad mēs sākām šo problēmu risināt, tad arī atsaucās ļoti daudz diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju, un kā mēs visi zinām, tas varētu būt ļoti palīdzīgi arī skolotājiem, gan ņemot vērā to, ka būtu uzrakstīts pamats un tad zināt, pēc kādas programmas mācīties, gan arī, ja bērns ir izkritis slimības vai kāda cita iemesla pēc kāda laiciņa nenāk, tad ir iespējams bērnam to darīt tālmācībā. Un visvairāk mēs domājam par tiem bērniem, kuri netiek vecāku dzīves vietas attāluma, mūsdienu dzīve tāda ir, kuri netiek līdz diasporas nedēļas nogales skolai. Tā kā visām ieinteresētajām pusēm latvisko sakņu saglabāšana ir tik tuvu pie sirds, cerēsim, ka mums visiem kopā izdosies šo vezumu izkustināt no vietas. Tā ir sirds lieta, to nevar izskaidrot. Es neesmu malgos par šito nemaz, es tagad daru no labvēlīguma. Un man tas dod prieku, ļoti lielu prieku. Sarunās par diasporas latviešiem ar vienu izskan attālinātais "viņi tur". Tomēr vistuvākajiem cilvēkiem Latvijā aizbraukušie vēl ar vienu ir brāļi un māsas, dēli un meitas. Folklorists Ineses Krūmiņas dzimta ir piedzīvojusi vairākus emigrācijas posmus. Pēc pārliecības, aizraušanās un pat pēc profesijas Inese ir latviete, vienlaicīgi arī Latvijas 3x3 padomes priekšsēdētāja un ieviržu vadītāja ne tikai dzimtenē, bet arī citur pasaulē.
Ineses pašas dzimta tika atšķelta jau pēc 2. pasaules kara. Tad, kad parādījās iespēja braukt rietumniekiem uz Latviju, tad kaut kādā veidā tanī brīdī es laimējos pretī. Mēs sanācām kopā 2 tādi cilvēki. Es no šīs puses, kas turēja kreņķi par dzimtes koku un vāca datus un zināja visus radus, un attiecīgi Māra onkulis no Zviedrijas. Un tad kaut kā tā mūsu dzimtes apvienošanās un savienošanās notika ļoti ātri un sekmīgi. Krūmiņu dzimtai dziļi personīga ir ne tikai vecā, bet arī jaunā emigrācija. Mums ar Jāni ir pavisam 6 bērni. Visi nu jau ir pieauguši, nu jau arī jaunākā ir pilngadīga, un visi dzīvo savas dzīves. Un otrais dēls dzīvo ASV, viņš dzīvo Miami. Un kaut kad šķiet, ka šī dzīve ir tāda mierīgāka, un mēs varam diezgan labi eksistēt šīs te atdalītās dzimtas daļas katra par sevi, bet tādos brīžos, kad dzimtā ir kādi lielie notikumi, tā kā piemēram pat bija 3. dēlam kāzas, tad apmainoties ar īsziņām, mēs savstarpēji sapratām, ka mums tomēr ļoti pietrūkst tas, ka Jānis nevarēja atbraukt uz Kārļa kāzā. Amerikā aug arī 2 Ineses mazbērni, un viņa atzīst, ka pašas attieksme pret tiem, kas aug Latvijā, un tiem, kas Amerikā, ir atšķirīga. Jūtu līmenī nē, bet komunikācijas līmenī jā. Jo komunicējot ar Annu, sarunājoties, ir bieži vien tā, ka es viņai kaut ko jautāju latviski, un viņa man atbild angliski, un viņa zina, ka es sapratīšu, bet tā pašā laikā es viņu pievēršu atkal latviskajai izteikšanās formai, latviskam domāšanas paņēmienam, latviskam teikumu salikumam. Un ar Gustavu un Paulīnu man tas nekad nav jādara. Viņiem tas ir dabīgi, jo viņi ir latviešu vidē. Un vide ir tā, kas veido cilvēku. Katru nākamo paudzi tā ietekmē ar vien vairāk. Vai Amerikā dzīvojošie Ineses mazbērni vairs būs latvieši? Tas ir vienmēr jautājums, kas man izraisa ļoti lielas emocijas. Man personīgi tas ir sāpīgs. Jo arī tad, kad bija šīs pirmās dzimtas tikšanās, un es tikos ar saviem 2., 3. pakāpes brālēniem, un mans pirmais jautājums bija, kādā valodā tu domā? Un dzīvojot noteiktā vidē, noteiktā valodas vidē, cilvēks ļoti ātri sāk domāt tās vides valodā, kaut arī tā nav viņa dzimtā valoda. Un ir jāieliek milzīgs darbs un milzīgas pūles, laiks, enerģija, resursi, nauda, pacietība, lai noturētu šo te dzimto, to, kas mums ir iedots mantojumā līdz, lai to varētu nest tālāk. Inese ir pārliecināta, ka šajā pasaulē nekas nenotiek nejauši, arī tas, ka es piedzimis par latvieti. Viņa uzskata, ka tā ir misija, un dažiem šo misiju izpildīt ir vieglāk, bet citiem tas ir milzīgs izaicinājums. Vēsture jau ir piedzīvojusi, ka latvieši, dzīvojot citā zemē, izdara kaut ko tādu, kas ir nozīmīgs ne tikai viņiem pašiem, bet visai mītnes zemē kopumā. Tomēr Īrijā, kas tāds ir noticis pirmo reizi, un proti 2015. gada vasaras beigās Īrijā durvis vēra pirmā īstā inline hokeja halla. Šo grandiozo darbu, ieguldot savu personīgo naudu un darbu, paveic latviešu inline hokeja klubs Longford Hawks. Jānis Čipers, Rolands Bauers, Ingus Kursītis un Aigars Brents šajā projektā piedalās kā investori un idejas ģeneratori. Redzējām, katru gadu nāk apmēram 10-5 komandas klāt, kā cilvēkiem interesē. Tā kā interesi visiem ir. Gribējām uzspēlēt kaut ko līdzīgu inline hokejam, kur ir borti un šaiba, kur ir. Un ja mums palīdzēs Īrijas hokeja federācija, ja cilvēkiem viss tas patiks, es domāju, ka mums tas viss izdosies. Mēs visi esam strādājoši cilvēki, neviens no mums nav biznesmenis. Kopīgiem spēkiem mēs to panācām. Protams, vēl ir jāiegulda liels darbs. Un paldies Dacai Kraucai, Dzintaram Eimanim un, protams, komandas biedriem. Viņi nāca mums palīdzēt. Savukārt visi pārējie kluba spēlētāji un arī viņa ģimenes locekļi ir brīvprātīgie palīgi. Mēs visi vienkārši viena liela ģimene esam, ko katrs var, to katrs dara. Viens atnāk sienu nokrāso,
Viens atnāk elektrības attais, viens atnāk ar skrūvītēm, kaut ko pieskrūvē, redz. Visi mums kā jau latvieši. Viens nevar, kā teikt, no dzimšanas katrs kaut ko iemācījies, katrs ar savu talantu atnāk, katrs ko māk, to dara. Viens elektriķis, viens celtnieks, viens būvnieks, viens krāsotājs. Pa visiem kaut kā kopā visu savākam. Jaunā hāla nav tikai laukums ar inline hokejam atbilstošām apmalēm un segumu. Tā ir arī daļa no dzīves. Priekš mums ģimenes šis lielais notikums ir ļoti iespaidīgs, jo agrāk bija tā, ka mājas darbs. Tagad beidzot ir kaut kur arī, ko var ieguldīt savu laiku, brīvo ārpus darba. Un tas ir ļoti labi arī priekš bērniem mūsu, kad viņi var būt šeit, spēlēt, aktivitātes fiziskās daudz, nav vairs jāsēž mājās. Pirmkārt, esam ieguvuši fantastisku vietu, kur pavadīt brīvdienas un ne tikai. Un, tā teikt, pilnveidot savus hobijus. Un liels prieks par Jāni, Aigaru, kas tur vēl Rolands, kad ir uzņēmušies tādu darbu lielu. Un, jo vairāk gadu garumā gāja tikai runas un neviens nepalīdzēja, un tad džeki uztaisīja paši. Par latviešu ieguldījumu īrijas sporta attīstībā gandarītas ir arī Inline Hokeja federācijas amatpersonas, jo jaunajā hallē notiks ne tikai treniņi, bet arī nacionālās līgas spēles. Beidzot ir uzcelta pirmā pilnībā aprīkotā inline hokeja halla, un tas ir milzīgs ieguldījums inline hokeja attīstībai šeit īrijā. Par godu jaunās halles atvēršanai longfordieši rīkoja turnīru, kurā piedalījās 7 sudraba, jeb citiem vārdiem sakot, otras spēcīgākās divīzijas komandas. Par prieku sev pašiem un skatītājiem mājinieki šajā turnīrā izcīnīja uzvaru un dzēra šampanieti no pirmās trofejas, kas izcīnīta jaunajā hallē. Uz tikšanos atkal nākamajā raidījumā. Visu labu!